Mēs katrs pavasari sagaidām citādi. Vieni sāk aktīvi sportot, citi izveidina ziemas uzkrātos putekļus, bet vēl citi tecina bērzu sulas. Un te nu jāsaka, ka pēdējie nespēja vien sagaidīt brīdi, kad tad tiks nobaudīts šis pavasara veselīgais dzēriens. To noskaidrosim ciemojoties pie bērzu sulu eksperta Ervina Labanovska. Prieks pie tevis ciemoties tādā skaistā lauksētā. Suliņa sākumā. Suliņa sākumā. Tu pats vispār lieto sulu? Jā, protams. Attīri organismu katru pavasari? Protams. Savādāk jau būtu dīvainies pats nelietot savu produktu, tad kaut kas nebūtu tīrs. Kas ir tas, ko tu dod patērētājiem? Es dodu dzirkstošās bērzu sulas. Ar dažādām garšām, piparmētru, upeņu, būs arī apelsīnu citronu. Un tas ir tāda kā savveida alternatīva bezalkoholiskajam šampānietim. Tas ir tavs dzīves stils, hobijs joprojām vai tomēr tāda dzīves nepieciešamība? Tas varētu būt apvienojums viss vienā. Jebkuram jācenšas atrast, darīt tādas lietas, kas viņam arī patīk. Un nenoliedzami arī man patīk atrasties dabā, veikt šo pašu sulu tecināšanas procesu. Un tajā pašā laikā es cenšos viņu ievirzīt tādā gultē, lai es varētu arī nopelnīt ar to. Cilvēkiem garšo, viņi atgriežas veikalā pēc otras pudeles. Un arī ārzemniekiem ir interesanti, jo bērzu sulas ir viņiem kaut kas neparasts. Tajā pašā laikā tas ir veselīgs produkts un alternatīva daudz kam, ko viņi ikdienā lieto. Bērzu sulu ieteicams dzert lētīrīt organismu pēc ziemas. Dažādus sārņus, toksīnus izvadīt un tam līdzīgi. Tajā pašā laikā bērzā ir arī daudz vielas, ka ir zinātniski pētījumi, kas konstatēti, kas palīdz cīnīties, piemēram, pret vēzi, vai kas palīdz organismam sadziedēt brūces. Kas tad īsti ir bērzu sula un kāpēc tā skaitās tik veselīga? Man ir bijuši jautājumi, piemēram, no ārzemniekiem, kuriem piedāvā bērzu sulu. Viņi jautā, kā jūs viņu dabūjat, kas tur lapas spiežat un mēģināt sulu dabūt. Un tad tev stāsts, un tu vari stāstīt, ka nē, katru pavasari koks dzen sulu, lai varētu izdzīt lapas. Pat tad, ja ārā mīnus, bet zeme ir atsalus, tad bērns sāk dzīt sulas. Un es tā kā rakstīju kalendārā, ka aprīlis ir sulu mēnesis. Pagājušajā gadā sulas sāk tecēt 14. aprīlī, šogad 22. martā. Tā kā tā amplitūda ir diezgan liela. Un līdz kuram brīdim tu vari tecināt sulas? Kad viņas sāk, viņas tek aptuveni 3 nedēļas. Līdz kamēr izplauks lapas. Un kad lapas ir izplaukušas, tad ir jāsit ciet. Svarīgi būtu tas, kad, lai padomātu, kā pēc tam, kad sulu tecēšana ir beigusies, kā jūs to bērzu pēc tam atstājat. Jo, tātad jācenšas saudzīgi tomēr ar cieņu, jo viņš dod tev sulu, tev arī ar cieņu un jāizturās pret viņu. Ja lielā tapa, tad ir jāizsit pēc tam ciet ar koka tapu. Ja ir mazais urbums, tad arī ar zarsu jāieliek iekšā. Tā. Ir kaut kāda nozīme, kurā pusē urbt, kur labāk sula tek? Kā jau es teicu, ir vairāks. Citi saka, ka jāurba dienvidu pusē, tad būs saldāka sula. Savukārt ir arī saka, ka jāurba ziemeļu pusē, tas tā kā būs saudzīgāk un ilgāk. Bet es neesmu pamanījis īpašas atšķirības. Bet par to kalniņu, kā ir? Saka, ir saldāks, kalnā ir saldāks un arī vairāk tek nekā zemākās vietās. Šis ir tas mehānisms, ko tu izmanto? Es izmantoju 2 dažādus mehānismus. Lielākos bērzos es urbju tātad ar lielo urbi un lieku tapu. Savukārt mazākā bērzā ir tāda saudzīgāka, kur mazu tādu caurulīti ieliek un uzkarina virsū. Tagad skatos no bērza lieluma. Jācenšas dzert tātad 4 stundas pēc iztecināšanas, jo tad viņi ir enerģētiski uzlādēti. Tas sastāvs arī pēc tam nemainās, bet tīri tā strukturizētība, kā gudri izsakoties. Bet svaigas atkarībā, kur viņas tur leduskapī vai istabā, bet var līdz pat nedēļai būt svaigas sulas. Jā, šī ir tā enerģētiski uzlādētā sula, kas tikko no koka. 200 bērzi un cik tev ilgam laikam pietiek? Tad visu gadu cenšos pārdot. Tad liec iekšā, taisi? Jā, un šogad vairāk nekā parasti ar domu, ka varēs tirgot un varbūt sūtīt arī ārpus Latvijas. Ko atliek vien teikt, lai labi tek, vai ne? Pateikt vēlreiz paldies bērzam.
Jā, vakarā nāksim pakaļ sulē. Jā, lai labi garšo! Jā.